vērojot šī gada aktivitātes, protams, mums ir optimistisks skats, un kā liecina arī statistika, šobrīd pieaugums salīdzinot iepriekšējo gadu ir par trešdaļu apjomu ziņā, kravas apjomu ziņā. Tāpat arī pat ir karnetēm izsniegšana 15–16%. Nu, protams, arī sāk pamazām pieaugt mašīnu skaits. Jā, iepriekšējos gados mums bija kopējais mašīnu skaits pie 12 000, tad šobrīd uz gada sākumu jau bija kaut kur 9300, nu, un šobrīd jau mēs pamazām kāpam pie 10 000. Tas, protams, priecē, kaut gan jābūt uzmanīgiem pārvadātājiem un komersantiem, neaizrauties ar ārkārtā skaitļiem un šo cīņu, kuram būs vairāk, jāskatās, jāvērtē tirgus situācija, jo tirgus īpaši Krievijas virzienā ir, kā vienmēr, ir diezgan nestabils, lai nenonākam atkal pie vecām problēmām, kas ir bijuši divus gadus atpakaļ. Runājot par Krievijas tirgu, jūs minējāt, ka ir kaut kādas problēmas ar atļauju saņemšanu, kā tas varētu ietekmēt tirgu un kāda šobrīd ir situācija? Jā, Krievija kā vienmēr, tur tirgus nav vienkārši, mēs to zinām. Katru gadu ir kaut kāda nianses, savu nianses, un arī uz nākošo gadu jau ir tāds diezgan satraukts ziņas, kad Krievijas satiksmes ministrs, transporta ministrs ir paziņojis par gada centu atļauju samazināšanu vairākām valstīm - Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, Baltkrievijai, Polijai, Moldovai un Ukrainai. Gandrīz uz pusi, kas mūs, protams, ir ietekmēs mūsu darbošanos, jo mēs pareiķinājām, ja šobrīd mums ir šīs centu atļaujas kaut kur ap 1000 gadā, tad pēc šī paziņojuma paliek praktiski 600 atļaujas, kas gala rezultātā var samazināt mūsu aktivitātes uz Krieviju 15–20%. Ja, tas ir diezgan nopietns solis un vēl zināmas diskusijas ar Krievijas pusi būs, bet skaidrs ir tas, ka būs vairāk vai mazāk šis ierobežojums būs. Tādēļ pārvadātājiem jāņem vērā šī informācija, tomēr jāmeklē citu varianti, varbūt arī citu tirgi, vai tas ir Eiropas iekšienē, vai tas ir meklē, teiksim, aiz kaut kā šis virziens, Kazahstāna. Un, protams, joprojām paliek aktuāls jautājums, tie, kas strādā Krievijas tirgū, tomēr meklēt ciešāku sadarbību ar šo tirgu, varbūt pat daļai investējot Krievijā vai meklējot sadarbības partneri, lai sāpinātu šo te iespaidu, tiešām būs ierobežotāks skaits šo atļauju.